Vai esat kādreiz aizdomājies par to, kāpēc esat izvēlējies savu profesiju? Vai kāpēc strādājat kādā vienā, nevis citā kompānijā? Un ja es tagad pajautātu, vai jūs tiešām darat to, ko vēlaties darīt un jūtaties laimīgs, iespējams, mēs dzirdētu ļoti dažādas atbildes. Mūsu nākamajā stāstā parādīsim uzņēmumu, kas palīdz izdarīt pareizās izvēles abām pusēm – gan darbiniekam, gan darba devējam. Labs pārdevējs zinās to, kas jums ir vajadzīgs, pat tad, ja jūs vēl paši to nezināt. Personāla atlases un apmācības kompānijas Adros Baltija uzdevums ir no vienkārša pārdevēja izveidot ļoti labu pārdevēju. To uzņēmumam palīdz paveikt ilgus gadus uzkrātā darba pieredze nozarē un profesionāli starptautiski apmācīti pasniedzēji. Kad pirms 15 gadiem veidojās kompānija Adros, tās īpašniekam ar domu biedriem bija mērķis izveidot uzņēmumu, kas meklēs darbiniekus citiem uzņēmumiem. Tolaik arī valdošā bezdarba apstākļos trūka konkrētu jomu speciālistu, kurus vajadzēja atrast. Augstskolām gatavojot speciālistus tikai populārākajās jomās, ar laiku izveidojas situācija, ka trūkst apmācītu darbinieku citās. Līdzīga situācija veidojas arī šobrīd. Šeit tad arī parādās darbiņš personāla atlases kompānijām. Ļoti daudz darba devēji nenovērtē savus cilvēkus, kas pie viņiem strādā. Viņi domā, ka tikai ir vieta, to aizņem kāds cilvēks, darbinieks, jā, viņam ir vārds, es viņam maksāju algu un viss. Jā. Es no viņa arī prasu kaut ko, bet ja parotaļāties, tad sanāk tā, mēģināt spēlēt biznesu ar kārtīm, neredzot, teiksim, kas tas pa kārtīm. Cilvēku resursi un biznesa procesi uzņēmumā ir gana komplicēti. Pārdošanas prasmes nav šūpulī, kuram katram ieliktas. Vairumā gadījumu tas ir ilgs apmācību un treniņu process un tikai 10% talanta. Mums to pazlu jāsaliek pareizi, un tikai tad, kad mēs apzināmies, kādi ir tie pareizie elementi, tikai tad mums sanāk labs zīmējums, un viss uzņēmums sāk darboties kā viens organisms. Kompānijas galvenie klienti ir lieli un vidēji uzņēmumi, kuri vēlas redzēt savā komandā zinošus jomas speciālistus. Kaut arī Adros Baltija populārākais kurss ir parādu iekasēšanas psiholoģija. Mācību kursu sarakstā ir dažādi semināri, kas palīdz iegūt praktiskas iemaņas pārdošanā, sistematizēt esošās zināšanas, apgūt profesionāla vadītāja iemaņas, pareizi uzrakstīt CV un novērtēt visa uzņēmuma darbinieku komandu. Lai izveidotu labu speciālistu komandu, vispirms nepieciešama uzņēmuma vadītāja ieinteresētība un sadarbība ar personāla atlases un apmācības kompāniju. Personāla atlases speciālisti veic procesu auditu, jeb klienta uzņēmuma esošā personāla novērtēšanu. Tādā veidā tiek analizēta kaut kāda pastāvošā problēma uzņēmumā, piemēram, zemi pārdošanas rezultāti. Atlases kompānijas speciālisti novērtē pārdevēju, vai viņš atbilst esošajam amatam. To veic ar dažādu testu, interviju un anketu palīdzību. Ja darbinieks neder konkrētajai specialitātei, to iesaka pārorientēt uz citu, atbilstošāku. Pārējos darbiniekus turpina apmācīt labākiem rezultātiem. Sākas semināru programmas izstrāde, jo katram uzņēmumam tā var būt individuāla. Vispopulārākie ir korporatīvie semināri, ko kompānijas pasniedzēji veic pie klienta uzņēmumu vidē. Parasti seminārs ilgst nelielās grupās 3 dienas, taču process kopumā ap mēnesi. Pēc semināra sākas 2 nedēļu ilgs kontroles laiks, kurā iegūtās zināšanas darbinieki pielieto praksē. Kontroles laikā Adros kompānijas speciālisti dažkārt sūta slepenos klientus un novērtē apmācīto speciālistu iegūtās zināšanas semināra laikā. Es ļoti cienu šādus pārdevējus, kuri, ja es esmu atnācis uz veikalu un viņš nav atradis starp savu piedāvāto produktu klāstu to, kas atrisinās manu problēmu, viņš tā arī atzīsies. Diemžēl es jums nevarēšu palīdzēt. Es pie šāda pārdevēja sūtīšu draugus paziņus un teikšu, ka šis ir pārdevējs labs, viņš tik tiešām ieteiks to, kas jums būs labi. Pārdošanas prasmes mēs pielietojam ikdienas, pārdodot savas idejas, zināšanas un vēlmi, lai mūs uzklausītu. Taču tiešajiem preču un pakalpojumu pārdevējiem jāatceras, ka katrs klients ir individuāls, un vispārējais priekšstats un zināšanas par pārdošanu ar iekaltām standarta frāzēm nevienmēr derēs. Profesionālam pārdevējam jāmāk risināt problēmu, nostājoties klienta pusē. Nepareizi pielietojot pārdošanas prasmes, pārdevējs tik ļoti vērtīgo klientu var aizbaidīt dažās sekundēs. Ja viņš sāks pielietot tīrā veidā metodas, ko
ļoti bieži māca no ārzemju pieredzes, ka obligāti jāpienāk pie klienta, jāpasaka, may I help you, un tā tālāk. Jā, bija viens brīdis Latvijā, kad jebkurā no veikaliem varēja to frāzi dzirdēt, un tikai pēc tam labākie šīs profesijas pārstāvi sākuši saprast, ka viņiem nav jāpārdod veikalā, ka viņiem vienkārši jākomunicē ar potenciālo pircēju. Labs pārdevējs uzņēmumā dažkārt ir pakāpiens augstākam amatam. Nevelti kompānijas moto skan labākiem rezultātiem. Savas līdzšinējās darbības gados Adros Baltija pasniedzēji apmācījuši vairāk kā 6000 cilvēku, no kuriem 526 ir kļuvuši par uzņēmumu vadītājiem.